pļāviens sejā Latvijas uzņēmējiem skandāls. Izrādās, konkursā par bērnu ēdināšanu skolās bija pieteikušies vairāki uzņēmumi, kas piedāvāja pilnīgi vienādu cenu. Rezultātā Rīgas doma izdomāja organizēt lotereju, un loterejā uzvarēja lietuviešu uzņēmums, godājumie rīdznieki. Tas tiešām ir pļāviens sejā Latvijas uzņēmējiem un arī tiem, kas varētu nodrošināt bērnu ēdināšanu skolās. Vai tiešām Latvijā nav neviens vietējais uzņēmums, kas būtu spējīgs piedāvāt labu kvalitatīvu ēdināšanu? Un ja tiešām šis lietuviešu uzņēmums būtu piedāvājis vislētāko cenu, bet nē, izrādās viņš ir izvilcis laimīgo loterejas biļeti. Tas ir pļāviens sejā, šī vienotības vadība ar ķirsi priekšgalā reāli izzog domu. Iedomājieties, 53 miljonu loterejas biļete un to izvelk lietuvietis. Nevis Latvijas uzņēmums, bet lietuviešu. Šo konkursu vajadzēja anulēt, jo viņš no paša sākuma izskatījās kā tāda blēdība. Bet, diemžēl, ķirsis cieti virzās uz priekšu un saka, nekas, dosim iespēju lietuviešiem ēdināt Latvijas bērnus skolās, jo viņi esot izvilkuši laimīgo loterejas biļeti. Tā kā godājumie rīdznieki 7. Jūnijā mums ir jāpadzen šī vienotības vadība, ķirsas, pietiek šīs visas skandālus ar Rail Balticiem, Air Balticiem, viss tas, ko vienotība dara, tas rada miljardiem lielus zaudējumus mūsu valstī. Tā kā ejam un balsojam, lai vienotība pazūd beidzot uz visiem laikiem.